Tuvojoties Saulgriežiem, Ziemassvētkiem un jaunajam gadam, veikalu plauktos arvien biežāk parādās dažādi ar svētku tematiku saistīti pārtikas produkti. Bet ar ko tie atšķiras no mums ikdienā pierastajiem? Latvijā ir daži uzņēmumi, kuru vārds neprasa komentārus nevienam. Starp tiem ierindojams arī Aldaris, kas ālus darīšanas tradīcijas aizsācis jau 19. gadsimtā, un tā ir ne tikai lielākā ālus darītava Latvijā, bet arī viena no lielākajām visā Baltijā. Tāpēc nav jābrīnās, ka Aldara produktu klāstā ir vairāk kā 50 dažādu dzērienu, starp kuriem populārākie zīmoli ir Aldara Luks, Zeltālus un Karlsberg, kā arī citi. Neskatoties uz apkārt valdošo ekonomisko situāciju, Aldaris meklē arvien jaunus ceļus un iespējas, kā nokļūt pie ālus cienītājiem. Pavisam nesen tapis jaunākais no aliem – Ziemassvētku alus. Tas ir ne tikai īpašs ar savu nosaukumu, bet arī sastāvu. Brūvējot šo alu, alus meistari īpaši piedomāja pie tā, lai alus atgādinātu ne tikai tautā iemīļoto dzērienu, bet arī brīnišķīgo Ziemassvētku laiku. Mēs nolēmām nākt pie cilvēkiem un otro reizi nolēmām, ka tas ir ļoti labi, kaut kas īpašs un kaut kas ļoti labs. Un tad mēs tā otro gadu pēc kārtas un izdomājām speciālu recepti, ņēmām arī no pūra lādes, pameklējām dažādus iesalus, salikām visu kopā ar mūsu tradīcijām un iznāca gan pieliekot klāt karameļu iesalu speciālo, gan arī dažādas iesalus pēc krāsas, tātad dažādas iesalas, ko audzēja un diedzēja jau vēl vasarā, un to vasaras siltumu tad mēs pārnesām uz šos ziemas saulgriežiem, un alus ir ļoti pilnīgs, ļoti tumīgs, ļoti omulīgs, jo ziemā ir vēss, nav jau kā vasarā, un tāpēc vajag alum arī būt tādam pilnīgākam, apaļīgākam, un arī tāds, kas sildītu dvēseli un arī miesu. Ziemassvētku alus darināšana sākas ar iesala graudu šķirošanu, lai tie nebūtu ne pārāk mazi, ne pārāk lieli. Tad iesals tiek sadrupināts dzirnavās, bet pēc tam sajaukts ar ūdeni, gala rezultātā iegūstot veselīgo misu. Tai pievieno apiņus un iegūto maisījumu vāra. Šajā laikā apiņos esošās rūgtvielas pāriet misā, un tā kļūst rūgtāka. Jāpiebilst, ka darītāvi šo procesu laikā pildās ar debešķīgu smaržu, ko diemžēl kamera iemūžināt nespēja. Apiņu misu pēc vārīšanas atdzesē līdz aptuveni 12 grādu temperatūrai, un tad tai pievieno raugu. Apmēram pēc 20 dienu rūgšanas alus tiek atdzesēts līdz -1 grādam un mēnesi nogatavināts. Tad tas tiek filtrēts, jo alus cienītājs vēlas redzēt gardo dzērienu kristāldzidru. Gatavs Ziemassvētku alus skaistajā svētku gaidīšanas laikā tika likts zirgu pajūgā un vests uz Rīgas sirdi Vecrīgu. Aldara darbinieki to izvadāja pa Rīgas krodziņiem un kafejnīcām, cienājot visus un vēlot gaišus svētkus. Sajūta Aldarī ir normāla, laba, jo mēs paļaujamies viens uz otru, un es visiem novēlu, lai būtu gan labs kolēģis blakus, gan mīļi cilvēki tuvi apkārt, jo kopā mēs esam stiprāki, un bez šaubām, ka mēs gribam piepildīt visas mūsu klientu vēlmes, tāpēc mēs esam šeit Doma laukumā un iesim tuvāk mūsu klientiem stāstīt gan par Aldari, gan arī par mūsu alu un visu kopā. Starp citu, vai zinājāt, ka alu tāpat kā vīnu var lieliski pieskaņot ēdienam? Tumšāks un stiprāks alus, līdzīgi kā sarkanvīns, labāk sadara ar sarkanās gaļas ēdieniem, bet vieglāks gaišais alus, gluži tāpat kā baltvīns, labāk piestāv baltās gaļas un zivs ēdieniem. Šī īpašā svētku alu šķirne ir vienlīdz garda gan pie tradicionālā Ziemassvētku galda mielasta, gan pie izsmalcinātiem ēdieniem un desertiem. Arī tiem, kas ziemā iecienījuši karstus dzērienus, šīs alus neliks vilties. Īpašā recepte arī ir arī karstalus, un tas ir ļoti, ļoti labi pret visādām iesnām un klepiem arī. Ja viņi uzsilda un pieliek klāt to pašu krustnagliņu, to pašu kanēļu graudiņu, to pašu mētras lapiņu un to visu kopā uzsildot līdz kādiem 70 grādiem, iznāk ļoti, ļoti fantastisks kokteilis. Un tāds karsts dzēriens sevišķi noderīgs ziemā, kad ir ārā sniegs.